Rīgas Tehniskās universitātes datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte ir viena no lielākām fakultātēm augstskolā, ar 3 institūtiem, kas katrs realizē vairākas programmas. Kopumā tiek realizētas visas studiju līmeņa programmas, sākot ar koledžu līdz pat doktoram. Ir vairākas jaunas programmas, tā skaitā biznesa informātika, kas ir nu pat pavisam jauna programma, intelektuālas robotizētas sistēmas, kas ir jauna programma, un loģistikas sistēma jauna programma, nu pat akreditētas. Lūk, ir tās saucamās pieredzējušās programmas, teiksim, lielās programmas, kas faktiski koncentrējas uz 3 tādiem virzieniem lieliem. Viens ir automātika, datorgrafika, teiksim, skada sistēmas, vadības sistēmas, automātikas sistēmas, arī robotu sistēmas. Lūk, tad ir informācijas tehnoloģija programma, tā ir būtībā informācijas sistēmas, faktiski pielietojuma loģistikā, imitācijas modelēšanā. Lūk, un visbeidzot ir datorsistēmas, kas ir arī informācijas sistēmas, bet jau ir tādā biznesa pielietojumā un faktiski vadības pielietojumos un tam līdzīgi. Fakultātē katru gadu tiek uzņemti vairāk kā 400 studenti, absolvē ap 200 studentiem. Tas liecina tikai vienu, šeit ir jāmācās un pamatīgi, jo ne tikai Latvijā, arī visā pasaulē IT jomas speciālisti ir un būs pieprasīti. Mūsu prioritāte ir studiju augstā kvalitāte, un būtībā tas ir virziens visam RTU pašlaik, pie kā mēs ļoti nopietni visas mācību spēku strādājam. Un, teiksim, diemžēl atskaitīšana ir daļa no kvalitātes uzturēšanas pasākumiem. Un, teiksim, pazemināt kvalitāti un pazemināt prasības mēs kategoriski atsakamies, neskatoties uz to, ka darbinieki trūkst. Un uzņēmumi ir saprotoši, un viņi saprot, ka tas tā ir nepieciešams to darīt, un tā tas ir. Skaidrs ir viens, šīs fakultātes studentiem labi atalgots darbs un karjera ir garantēta, paši rokās vien mācīties.